Sveiciens, draugi! Šoreiz parunāšu par šo te brīnišķīgo Teifu losjonu. Tas ir masāžas losjons, kurš ir tiešām ļoti populārs. It sevišķi tad, kad sākas rudeņa ziemas sezona, kad ir mitrais laiks, kad cilvēkiem sāk biežāk sapēt locītavas, muguras savalk un tā tālāk, tad šis tiešām ir brīnišķīgs, ideāls līdzeklis. To izmanto ļoti daudz cilvēki masāžās, iemasējot locītavās, bet tam vēl ir ļoti daudz citas īpašības labas. Un tad es mazliet pastāstīšu, kas tad ir šis Teifu. Tam sastāvā ir ložņu goltjēra, jeb Ziemeļamerikas austrumos tāds augs. Krieviski to sauc zimaļupka, jeb ziemas zaļumu tēja. Vēl ir klāt sastāvā mentols, kampars, eikalipta un krustnagliņu eļļa, un plus vēl alvējas sula. Un kompānijas radītais masāžas losjons iedarbojas divējādi. Vispirms atvēsina un pēc tam sasilda. Ļoti patīk. Man patīk gan smarža, gan pēc tā iedarbība uz ādas uzreiz. Protams, jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Tur, kur jūs masējāt ar rokām kaut ko, pēc tam jāiet kārtīgi nomaskāt rokas. Nedod dieviņ iemasēt vai paslaucīt acis, koža riktīgi. Protams, no tā nekas slikts nevar būt, bet, paraudāt sanāks. Visi sastāvā ietilpstošie komponenti izvēlēti rūpīgi izpētot katras sastāvdaļas īpašības un kā tās papildina, pastiprina viena otras iedarbību. Tieši tāpēc Teifu ir tik plaši pielietošanas spektrs. Krustnagliņu eļļa. Tautā izmanto pie zobu sāpēm, arī Teifu var smērēt uz vaiga zoba lokalizācijas zonā. Piemēram, ja vienā vai otrā pusē sāp zobs, tad ārējā pusē to var smērēt. To arī izmanto pie dažādām ādas saslimšanām, pie nelabas dūšas, lai attīrītu tievās zarnas, ja ir bijuši nepareiza ēšana. Tāpat krustnagliņa spēja atjaunot spēkus pēc smagas garīgās nervu vai fiziskās slodzes. Un tā ir spēcīga pretvīrusu iedarbība. Tālāk eikaliptu eļļa. To izmanto kā antiseptiķi, tā palīdz atkrēpoties pie smaga klepus, tā ir lieliskas sviedrējušas īpašības. Tālāk alvējas sula, dezinficējošs līdzeklis, pielieto pie apdegumiem, nobrāzumiem, citiem ādas defektiem, tā viegli iesūcas bojājuma vietā. Tālāk. Caur ādu arī ļoti labi iesūcās, mazina sāpes, nomāc iekaisumus, paplašina asins kapilārus, mitrina ādu, mīkstina to un attīra. Tātad, ja mēs tā uzmanīgi klausamies, tad krustnagliņa dara savu, eikalipta eļļa dara savu, alvējas sula atkal dara savu. Tātad, un tas viss kopumā uz visām šīm te aprakstītajām funkcijām strādā. Un tāpēc Teifu losjona recepte ir ļoti sena. Tā ir ņemta no Ķīnas, kur to vairāk kā 1000 gadus pirms mūsu ēras radījuši Tong dinastijas pārstāvi, gudrie cilvēki. Tam ir spēcīga patīkama smarža, un tas ļoti ātri un dziļi iesūc sādā. Ložņu goltjēra, krieviski tā ir daudz nosaukumu, zimaļupka zontnaja, grušica, zimņaja или горькая трава, надсадник, сердечник, барабушка, izgon. Ļoti daudz nosaukumu krieviski, kad sāk meklēt, tiešām interesanti, jo senos laikos to visur ir izmantojuši. Tātad viņa darbojas tieši kā nostiprinošs, urindzenošs, attīrošs, atkrēpojošs, savalkošs, asinis apturošs, tūsku noņemošs līdzeklis, sedatīvs, jeb miegu izraisošs, nomierinošs, pretiekaisuma, spazmolītiska, brūces dziedinošs un antiseptiskas.
Tātad goltjera ļoti, ļoti spēcīga tautas medicīnā. Un to iesaka pie ādas slimībām, reumatisma, podagras, pie elpošanas ceļu saslimšanām, ja sāp galva, teifu ierīvējam deniņos un skausta rajonā. Tātad deniņos parasti es ierīvēju un skaustu. Tiešām ļoti labi arī pie galvas sāpēm. To var izmantot. Tālāk. Pie muguras sāpēm un locītavu sāpēm iemasē krēmu sāpīgajās vietās tik ilgi, līdz tas ir uzsūcies audos. Tad nevis vienkārši tikai virsū uzlikt un uzsmērēt, bet tā bagātīgi uzliekam ar masāžas kustībām iemasējam, lai paliek silta āda, vai tur ceļa locītavās vai mugurai. Jebkurā vietā iemasējam, tad tas iedarbība būs izteiktāka. Pie sastiepumiem, mežģījumiem, sporta traumām vispirms ierīvē bojājuma vietu ar teifu. Pēc 2 stundām nomaskā ar siltu ūdeni, nosusina ādu un vēlreiz ierīvē uz 12 stundām, atstāja. Un tā 2-3 dienas veicot šādu te procedūru pie sastiepumiem ļoti ātri palīdz arī. Pie neiralģijām, sāpēm muskuļos, masāžās izmantojam šo. Pie iesnām un aizlikta deguna. Iesmērē mazliet nāsīs, pie nāsas, pie deguna tās pamatnes, ja. Pēc tam svarīgi tiešām atkal atgādinu ar siltu ūdeni nomazgāt rokas, ja. Palpot rokās, vienkārši tātad ieliek mazu zirnīti plaukstā, sarīvē labi plaukstās, un tā 7 reizes, piemēram, ieelpojam, lēnām ieelpojam, pilnīgi jutīsiet, ka jums tāda sajūta, ka tā kā līdz smadzenēm aiziet tas aromāts tāds, un uzreiz acis atverās, smadzenes sāk strādāt. Ļoti labi tas ir. Arī tāpat to izmanto akupunktūras punktos. Tie, kas pārzina akupunktūras masāžu, arī šajos punktos var masēt, ierīvēt šo teifu. Pie bronhīta ierīvē krūšu rajonu, kaklu, muguru, līdz parādās viegla dedzināšana. Pēc tam var uzklāt dabīgi auduma drāniņu un vēlāk visu nomaskāt. Labi palīdz naktīs, piemēram, 38 un vairāk temperatūra ja ir augsta. Droši var arī sasmērēt, tas palīdz ātrāk mazināt temperatūru. Tiešām pazūd man balss. Šodien daudz runāts. Pie izgulējumiem. Ja saulaicīgi sākt pielietot, izgulējumi vispār nerodās. Ja jūs zināt, ka cilvēkam ilgstoši jāguļ, piemēram, pēc operācijas vai kaut kāda operēta kāja un iekarināta vai dažādi gadās, jā. Vai gulošs jau vecs cilvēks, tad tiešām katru dienu izmasēt tās vietas, kas ir pakļautas izgulējumiem. Tātad uz gurniem, uz augštilbiem, krusta rajoniem, elkoņiem, lāpstiņām 2 reizes dienā iesaka tiešām labi samasēt un tas palīdzēs izvairīties no izgulējumiem. Pie hemoroīdiem iemasē ārpusē apkārt anusam. Pēc pāris stundām nomaskā. Protams, ka tur, ja jūs trāpīsiet uz pašas gļotādes, tur tā gan kož, gan saldē, gan tā, bet tas arī pāriet. Un vēlāk uz nakti atkal uzsmērē, bet apkārt tālāk. No rīta vēsa duša, vanna, un uz 5 minūtēm vannai var pievienot arī ozola mizas novārījumus. Tā vairākas nedēļas, un tad ar hemoroīdiem arī var, kā saka, tikt galā. Pie varikozām vēnām ierīvē vēnu rajonu un pēc 2 stundām noskalo ar siltu ūdeni. Tad noskalojas, pēc tam ar vēsu ūdeni, vispirms ar siltu, pēc tam ar vēsu, nosusina, un pēc tam atkal vēl var uzklāt. Lūk, piemēram, tur, kur ir varikozie mezgli, uz tiem var uzlikt biezāku kārtiņu un vienkārši pagaidīt, lai tur tā kā iesūcās, vai kādu uzlikt pārsējiņu, arī labi. Pie apdegumiem. Uzklāj uz bojātajiem audiem, vispirms samitrinot ar tīru ūdeni, uz mitras ādas liek. Es teikšu tā, pie saules apdegumiem biezā kārtā, es pati to pārbaudīju. Sanāca tā, ka es aizmigu saulē uz kādu stundu, un kad pamodos, biju sarkana kā vēzis, ādai piedurties nevar,
Bet man bija līdzi teifu. Es jau uzreiz, cik jau varēju, sasmērējos, atnācu mājās. Vēlreiz palūdzu, lai man uzklāja biezā kārtā, un, ziniet, otrā dienā jau naktī man nesāpēja, jau es varēju apgulties normāli, palagu pārsekt pāri. Un otrā dienā jau pilnīgi nomierinājās, apsārtums tas pazuda, un es jau domāju, ka man tāpat visa āda noies nost, bet nekā, pagāja kādas 3 dienas, 5, tur viss smuki tāds nomierinājās, jau brūns iedegums parādījās, un man āda nelobījās. Tā kā tiešām šis ir ļoti, ļoti brīnišķīgs, un to ļoti daudz pasūta, un arī es pastāvīgi lietoju, bērniem palīdzu. Visiem, kam kādreiz kaut kur kas ne tā, tad teifu ir pirmajā vietā. Tā kā lūk, tāds mums brīnum līdzeklis ir.